pozīcijas daudziem jautājumiem, pašvaldības policijas likvidācijas jautājums daudzus klātesošos pamatīgi nogurdināja. Es pārtraucu jautājumu uzdošanu. Pēc daudziem noradījumiem, pēc daudziem rīkojumiem, pēc daudziem, pat sodiem attiecībā uz policijas priekšnieku. Rezeknes deputātiem ir tiesības lemt vai likvidēt vai saglabāt. Līdz 31. maijam pašvaldības policijas darba pienākumus pārņems domas pārvaldes iestādes. Šobrīd tās gan ir lielās pārdomās, kā iztikt bez pašvaldības policijas ierēģu līdzdalības. Neizpratnē ir arī valsts policija, kurai trūks štata vienību. Mums iepriekš bija neoficiālas sarunas ar Rēzeknes pašvaldības vadību par šo jautājumu, un oficiālu informāciju vēl neesam saņēmuši, bet tātad pēc informācijas saņemšanas tad noteikti mēs vēlreiz tiksimies ar pašvaldību, informēsim par to, kādā veidā mēs nodrošināsim kārtību. Protams, ka tas mums radīs problēmas. Vairāk tad būs jāpadomā pie pirmā varianta. Tas ir ar kādu apsardzes firmu. Tad vēl ir viens no variantiem, protams, saukt palīdzībā valsts policijas pārstāvjus. To pacientu, kuru viņi apkalpoja, teiksim, alkohola reibumā, kuri gulēja varbūt uz soliņiem un tika nogādēti mājās, un tagad turpinās gulēt uz tiem soliņiem, un varbūt arī reizēm viens otrs ir nosols. Lēmumam nepiekrīt arī esošais pašvaldības policijas priekšnieks Aivars Salizāns. Viņš gan 2012. gadā tika atlaists par savu pienākumu nepildīšanu, taču ar tiesas spriedumu no šā gada 10. janvāra atguva savu priekšnieka krēslu. Pēc manas, atjaunošanas amatā, viss pēkšņi sāka policijas likti strādāt, pēkšņi kaut kāda sūdzība sāka parādīties, kuras es līdz šim neesmu redzējis. Jebkuru lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Neslēdzu iespēju arī šo lēmumu pārsūdzēt. Cik operatīva un neaizstāja